Kopa Akači Krimūna pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, kurš savu darbību uzsāk 1986. gada septembrī. Un tātad šā gada septembrī mēs nosvinām savus 25 gadus un sākam savu 26. sezonu. Es šajā kolektīvā dejoju jau no pašiem pirmsākumiem. Katru rudeni sanākot kopā, mēs it kā nospraužam mērķi, ko mēs darīsim nākamajā sezonā. Un pagājušā gada rudenī sanākot kopā, mēs zinājām, ka mēs gatavojamies savai 25 gadu jubilejai, tātad veidojam savu jubilejas koncertu, bet man ļoti gribējās, lai kolektīvs kaut kur kopā aizbrauktu kādā braucienā. Liktenīgi vai sakritība mums atnāca no Vācijas, no Šmidmūlenes uzaicinājums braukt pie viņiem uz 33. tirgus festivālu. Sabraucot uz mēģinājumu, mūsu dejotāja Inese ieteica, ka vajadzētu piedalīties projektu konkursā Labie darbi un mēģināt iesniegt dokumentus par kolektīvu un lūgt labajiem darbiem finansējumu, lai varētu aizbraukt uz Vāciju. Tātad autobusu apmaksai. Inese, protams, uzrakstīja šo te projektu, izgāja pirmo kārtu un tikāmies iekšā, un tad sākās pats interesantākais – balsu vākšana. Bija tādi interesanti balsu vākšanas gadījumi, kā viena mūsu dejotāja, kas strādā veikalā šeit pat Krimūnās, stāv aiz letes un ienāk pircējs un kaut ko pērk, un viņa laipni pajautā, vai jums ir līdzi mobilais telefons, un cilvēks, protams, atbild, kad ir. Viņa saka, mums ir tāds un tāds projekts, un es dejoju deju kolektīvā, vai jūs būtu ar mieru nobalsot. Protams, cilvēks ir ar mieru, uzreiz atskan telefona zvans vai nu man, vai speciāli nosēdinātam cilvēkam mājās pie datora, un tas uzreiz ātri labajos darbos ieraksta šī cilvēka telefona numuru, viņam atnāk īsiņa un pa telefonu tiek nosaukts kods, un tātad balss ir pieņemta. Mums laimējās, ka bija Aucē deju svētki, kur bija sabraukuši dejotāji gan no Dobeles novada, gan no Jelgavas, Tērvetes, Auces novada, gan no Kuldīgas un Liepājas. Un mums bija līdzi mobilie interneti, un mums bija līdzi laptopi, un mēs intensīvi vācām balsis un uzkāpām uz 2. vietu. Pēdējā mēģinājumā, otrdienā, 30. maijā, vadītājs teica, tad rītvakar, man liekas, tā bija, kad 31. tad sēžam visi kopā kafejnīcā un gaidām rezultātus. Es teicu, ar sēdēšanu uz vietas nekas nenotiks. Komanda iesēdās nevis kafejnīcā, bet mašīnā, un meitenes tautas tērpos, un puiši smuki krekliņos Akaču saģērbušies. Un Vecrīgā ielencām Vecrīgu ar mobilajiem internetiem un laptopiem, un tā arī noturējāmies. Vienu brīdi pat bijām 1. vietā, bet ar 8 punktu starpību palikām 2. vietā. Mēs visi kopā jūtamies kā viena liela ģimene. Līdz ar to šī kopā sanākšana mums visiem liekas tāda, lai to ir ļoti grūti pateikt. Mīļa jauka atkal redzēšanās, un ja nenotiek šī redzēšanās, tad nejauši satiekot uz ielas, ka tu prasi, kā tu jūties, man sāp tas, man sāp šitas, tad mums ir viena diagnoze – akaču trūkums organismā. Un tikko mēs sanākam kopā, tā mēs atkal esam izrunājušies, mēs esam viens gar otru paberzējušies, bet tā kopības sajūta ir atkal bijusi, un atkal visiem ir enerģija, un atkal visiem ir lādiņš dejot tālāk. Tas jau ir mans dzīves stils, es jau vairs bez tā nevaru, un tad, kad es jūtu, kad ir pagrūti vai tur kājas sāp vai kā, tad jau visu laiku savējiem saku, labi, es vairs nedejošu, es būšu jūsu menedžeris. Jo aiziet no tā kolektīva, es domāju, tad man vairs nebūs tik gadi, cik man ir, bet man būs 2 reiz vairāk noteikti, tikko es vairs nedejošu.